Labrīt! Šodien neliela epizode no kāda mana ceļojuma. Jaunība saglabājas smadzenēs, tāpēc katru dienu es tev ieteiktu apgūt kādu jaunu kustību un uzzināt jaunu informāciju. Koku ar tik košām ogām sauc Eiropas segliņš. Tā ogas sagādā barību dabas radījumiem kā pelēm, putņiem, lapsām, bet priekš mums šīs ogas ir indīgas. Ogas es pamanīju vienā no manām pastaigām pa vēl kādu neizpētītu Anglijas daļu. Lokācijas vieta ir Spetsburī. Tomēr tilts savu vārdu ieguvis no cita ciemata. Tilts ļauj šķērsot Storu upi, lai no Spetsburī nokļūtu uz Tarambu Krofordu. Un lūk, tieši no šī ciemata arī radies tiltam vārds. Krofordas tilts ir viduslaiku būve, kura celta 15. gadsimtā. 1819. gadā tiltu paplašināja. Lūk, šo daļu pārbūvēja. Līdz tam tiltam abās pusēs bija burvīgas kabatas, kur gājējiem patvērties, ka tuvojas kāds transporta līdzeklis, piemēram, zirgs, pajūgs vai kariete. Yeah, I see. I ran. It's not easy. Arī mūsdienās notiek tieši tas pats. Kad es filmēju, man nācās patvērties vairākas reizes. Sun coming exactly. Oh, so beautiful. Ceļotāju un fotogrāfu aprindās šī vieta ir ievērojama. Gan dabas skatu dēļ, gan paša tilta dēļ. Through Aspen's peaks, the trees turn gold, a sight more precious than stories told. Tieši vēsturiski senāko un skaistāko tilta daļu nav iespējams no malas fotografēt, jo teritorijas pie upes ir privātas. Nature's palette beyond compare, every leaf a touch of grace in this perfect timeless place. Golden peaks in autumn's light, Aspen's beauty shining bright. Mazs pēcvārds šim ceļojumam. Ne visām vietām man gribās zināt vēsturiskos faktus, bet ir vietas, kuras nezinu kāpēc, man saka, iepazīsti mani. Paldies, ka skatījies, un līdz nākamajai reizei!